6-gadīgs ozols mežā, plašu vainagu, ko ar viņu darīt, lai nākotnē iegūtu skaistu ozolu. Pirmais ir jāskatās lejā, kur no stumbra nāk daudz atzari. Ir kādu var nozāģēt pie paša stumbra, kur veido brūci, un pārējos atzāģē kaut kādu gabalu nostāk, kurus tos puķīšus nozāģē vēlāk, un lai paliek kaut kāda lapa virsma fotosintēzei. Sam skatās, te vainagā aug viens zars, izsila šķība, tas ir jāizzāģē, un ko ir jāskatās, viņam var redzēt, ir divas galotnes, viena galotne un otra galotne, un tad izvēlās vienu galotni. Pēc nelielas darbošanās izskatās šādi. Lejā ir apzāģēts, viens zars ir lielāk brūcis pie stumbra, un pārējie ir atzāģēti kaut kādu gabalu, tādu puķi. Viņi sadzīs kaut kādas atvases, kalpos kā fotosintēze, un pēc tam pēc kaut kāda laika viņus arī tad nozāģēs nost, vai viņi ieaugs stumbrā, un tam kokam būs pietiekoši lapvirsma, galotne ir atstāta viena, un tā, lai tam kokam ir laba augšana. Neliels skaidrojums par zāģēšanu. Ja tie zari ir daudz, tad nav labi uzreiz visus nozāģēt cieši pie stumbra, jo tad būs pārāk daudz brūcis, un tas koks var to neaizaudzēt. Tad kaut kādus pāris var nozāģēt tuvāk pie stumbra. Tur var redzēt, kad ir apkārt tāds valnītis, un zāģēt tieši virs valnīša. Un tad pārējos zarus, lai nav brūcis, tad nozāģē ar tādu puļķīti. Tas puļķītis sadzīs kaut kādas atvases, kādu laiku viņš kalpos fotosintēzei, un tās lapas, un pēc tam viņi vēlāk vienkārši varēs nozāģēt. Var arī kaut kādu sānzaru atzāģēt šādi pie vēl viena sānzara, te viņš kādu laiku būs tur, un pēc tam ar viņu nozāģēt. Grūtāk ir ar šitām divām galotnēm, kas auga tādā žāklī, tā ir ļoti bīstama vieta, tas koks tur var salūst, un kāda infekcija var ieiet iekšā. Un tad, to nozāģēšanu veids tādi. Un vēlāk ir jāskatās, kā tas augs, iespējams, kad koks pats to visu ar laiku aizaudzēs. Un tos mazos zarus atstāja pie stumbra, viņus nezāģēja nostos visus sīkākos, lai viņi paliek kā vieta, kur kokam fotosintezēt, un ar laiku paši viņi īpaši resnāk vairāk nekļūs un atmirs dabiskā nāvē. Tā, rūpējieties par savu mežu, ja patīk video, spiežiet tur lejā, kaut kur ir laika, parakstieties uz kanālu, tiekās mežā.